2. Samuēla 6. nodaļa. Pēc tam Dāvids sapulcināja visus izlasītos vīrus Izrēlā, 30,000 vīru. Tad Dāvids cēlās un gāja ar visiem ļaudīm, kas bija pie viņa, uz Bālu Jūdā, lai no turienes atvestu dieva šķirstu, kas ir nosaukts dieva tā kunga Cebota vārdā, kas valda pār ķerubiem, un tie veda dieva šķirstu, kas bija uzlikts uz jauniem ratiem. Bet tas bija iznests no Abinadaba nama, kas atrodas pakalnā, un Uza un Ahio, Abinadaba dēli, vadīja šos jaunos ratus. Un kad tie iznesa dieva šķirstu no Abinadaba nama, kas bija pakalnā, tad Ahio gāja šķirstam pa priekšu. Bet Dāvids un viss Izraēla nams līksmojās un dejoja tā kunga priekšā, viņi spēlēja ar ciedru koka cītarām, arfām, rokas bungām, ar zvārguļiem un zvaniem. Kad tie nonāca pie Nahona labības klona, tad Uza izstiepa savu roku pret dieva šķirstu, lai to cieši saturētu, jo vērši paklupa. Tad tā kunga dusmas iekaisa pret Uzu, un Dievs viņu tur bargi sodīja, jo tas bija izdarījis pārkāpumu, un viņš turpat pie dieva šķirsta nomira. Un Dāvids bija satriekts, ka tas kungs lauzdams lauza Uzas dzīvību. Tāpēc šīs vietas vārds tika nosaukts Perets Uza, tulkojumā Uzas dzīvības laušana, un tā līdz šai dienai. Bet Dāvids tanī dienā stipri izbijās tā kunga priekšā, tā ka viņš izsaucās: kā dieva šķirsts var nākt pie manis? Un Dāvids negribēja ļaut tā kunga šķirstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to uz Obed-Edoma, kāda gātieša namu. Un tā kunga šķirsts palika šā gātieša Obed-Edoma namā 3 mēnešus. Un tas kungs svētīja Obed-Edomu un visu viņa namu. Kad ķēniņam Dāvidam tika paziņots, ka tas kungs ir Obed-Edoma namu un visu, kas tam piedara, svētījis dieva šķirsta labad, tad Dāvids gāja un pilns prieka pārveda dieva šķirstu no Obed-Edoma nama kalnu uz paša Dāvida pilsētu. Kad tā kunga šķirsta nesēji bija pagājuši 6 soļus, tad viņš upurēja vērsi un barotu teļu. Un Dāvids dejoja no visas savas sirds tā kunga priekšā, un Dāvids bija apjosts tikai ar linu efodu. Tā Dāvids un viss Izraēla nams pārveda kalnu tā kunga šķirstu ar gavilēm un taures skaņām, un notika, kad tā kunga šķirstu nesa iekšā Dāvida pilsētā, tad Mihala, Saula meita, bija izliekusies pa logu un skatījās. Kad viņa ieraudzīja ķēniņu Dāvidu lēkājam un dejas solī tā kunga priekšā dejojam, viņa to nonicināja un ienīda savā sirdī. Un tie ienesa tā kunga šķirstu un to nolika savā vietā telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis. Un Dāvids upurēja dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus tā kunga priekšā. Kad Dāvids savus dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus bija beidzis upurēt,
Tad viņš svētīja tautu tā kunga Cebauta vārdā, un viņš lika izdalīt visai tautai, visai Izraēla draudzei, gan vīriem, gan sievām, ik katram pa maizei, pa gabalam gaļas un pa rozīņu rausim, un tad visa tauta atgriezās ik viens savās mājās. Kad arī Dāvids atgriezās, lai sveicinātu savu namu, tad Mihala, Saula meita, iznāca Dāvidam pretī un teica: Cik cienījami gan ir! Izturējies šodien Izrēla ķēniņš, kad viņš bija gandrīz pilnīgi atsedzies savu pavalstnieku kalpoņu acu priekšā, kā to parasti dara tikai nelietīgi vīri. Bet Dāvids atbildēja Mihalai: Tas notika tā kunga priekšā, kas mani ir izredzējis, mani celdams augstāk par tavu tēvu un tava tēva namu, par valdītāju tā kunga tautai, pār Izrēlu, un es līksmojos tā kunga priekšā, un es vēl vairāk pazemošos nekā šoreiz, un kļūšu zems savās acīs, bet ar tām kalponēm, kuras tu pieminēji, es pieaugšu savā godā. Un Mihala, Saula meita, palika bez bērniem līdz savai miršanas dienai.